Par vēžiem. Es teiktu, ka ir 3 dažādi vēži. Pirmais vēzis, kas būs tuvāk dzīves dviņiem, tas būs tāds viskomunikablākais, visdraudzīgākais. Tas vēzis arī varbūt biežāk izies sabiedrībā, apmeklēs arī kādu pasākumu, kādu ballīti, un vairāk arī ceļos, būs vairāk kustībā, jo kopumā vēzis ļoti pieķirās tai vietai, kur viņš ir dzimis, savām mājām, savai dzimtenei. Vēzis ir arī ļoti patriotisks, bet, kā es teicu, tas vēzītis, kas būs dzimis tuvāk dviņu zīmē, būs tāds aktīvāks un biežāk izies ārpus mājas. Tad vēzis, teiksim tā, pa vidu, otrās dekādas vēži, tie ir tādi visizteiktākie vēži. Tie ir tādi ļoti mātišķi, saimnieciski, ģimeniski. Tie ir vēzīši, kas pabaro visu ģimeni, un arī, ja vēzim ir draugi, parasti pāris draugi vēžiem ir vai viens, un tie pat arī ir tā kā ģimene. Jo vēzis nedraudzēs ar daudziem cilvēkiem. Ja viņš kādu savā dzīvē ielaiž, tad tā principā ir tāda ģimene. Un, teiksim, tā vēzis pabaro gan savu tuvo ģimeni, gan savu paplašināto ģimeni. Ļoti rūpējas vispār par savu dzimtu. Vēži ļoti pieķerās savai mammai. Tā kā cieša saikne ar mammu. Tā var būt gan veselīga, gan netik veselīga, bet saikne ir ļoti spēcīga, ļoti emocionāls, ļoti līdzjūtīgs, empātisks, sensitīvs. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc vēzis nedodas daudz ārpasaulē, lai pasargātu pats sevi, jo vēzītis tiešām ļoti par daudz ko pārdzīvo un jūt līdzi arī par pasaules notikumiem. Dziļi iekšienē vēzis par ļoti daudz ko baidās, var pat arī būt fobijas, bet tajā pašā laikā viņš cenšas to slēpt, neizrādīt, ka viņam ir daudz baiļu. Sevišķi vīrieši vēži, viņi pat ārēji var tieši pretēji uzvesties diezgan bravūrīgi, lai tikai kāds nepamanītu, ka viņiem īstenībā ir no daudz kā bail. Tāpat arī vēži dēļ tā, kad ir tā lielā mīlestība par dzimteni, patriotisms, un tā kā arī tajā pašā laikā ir bailes, tad vēži var izvēlēties arī iet profesijās, piemēram, kā zemesardze, lai aizstāvētu savu dzimteni un lai iemācītos aizstāvēt pats sevi, savus mīļos un savus tos cilvēkus. Kopumā vēzītis ir labsirdīgs, labvēlīgi noskaņots, draudzīgs, ātri diezgan izveido ģimeni vai ātri veido attiecības, jo tas vēzim asociējas ar drošības sajūtu. Vēzim ir svarīgi, ka viņam ir sava māja, sava vieta, kur viņš jūtas droši, stabili un pasargāts. Vēzim ir liels talants radīt mājīguma sajūtu. Arī visur kolektīvos, kur ir vēzis, vēzītis prot radīt tādu tiešām ļoti mājīgu un patīkamu atmosfēru. Tāpēc tie, kas draudzējas ar vēžiem, tiem cilvēkiem var arī ļoti patikt iet ciemos pie vēžiem, jo viņi tiešām tā kā tādas mammas uzņem vai tā kā tēti uzņem pie sevis ciemos, pabaro, samīļo, uzklausa un pieņem tādu, kāds tu esi. Un tad ir trešās dekādas vēži, vai tie, kas ir dzimuši tuvāk lauvai. Tie vēži, es teiktu, ir tādi sarežģītāki. Tie ir ļoti noslēpumaini. Vēzis kopumā ir noslēpumains, bet tie trešās dekādas ir visnoslēpumainākie. Neusticās nevienam, neusticās pēc saviem kaimiņiem. Vienmēr aizslēgs durvis ciet. Un tie vēži arī māka ļoti labi manipulēt, ļoti labi orientējas psiholoģijā, prot spēlēt tādas emocionālās spēlītes. Protams, tas viss jau būs vairāk tādā mīnus izpausmē, bet tie vēži, jā, viņi spēj sajaukt galvu citam cilvēkam tieši tādā emocionālā ziņā, spēj sajaukt atmosfēru kolektīvos arī kaut kādā tuvā vidē. Vispār vēzis kopumā pa dzīvi piesaista intrigas vai pats rada intrigas. Un tie trešās dekādas vēži, tie ir tādi īpaši izceļās ar savām spējām, manipulēt, taisīt tādas sarežģītas situācijas, runāt vienu, darīt otru, kad reizēm pat no malas citi apjūk un nesaprot vispār, kas notiek. Tajā pašā laikā, protams, šie vēži arī ir tādi ļoti viedi, ļoti zinoši. Vēžiem vispār kopumā ir
tāds, teiksim, tā spēcīga intuīcija un spēcīga sapņu pasaule. Vēži var ļoti daudz ko specifisku nosapņot sapņos. Vēžiem arī var ļoti bieži būt deja vu sajūta, un tā kā arī sapņos viņi kaut ko jau var redzēt saistībā ar nākotni.